jo šī vieta ir īpaša, ja? Un tāpēc mēs pārstāvam tos, kas nav ne īsti rietumnieks, ne īsti austrumnieks. Mēs esam ļoti harmoniskais vidus, ja? Mēs esam ļoti harmoniski. Tas ir liels nav. Tas ir tieši. Ja ir Lietuva kopā ar Latviju, tad viņi tieši izzīmē sirdi būtībā. Ģeogrāfiski. Jā, ģeogrāfiski. Tā kā patiešām tā te zaļā čakra, 3 uz augšu, 3 uz leju. Tieši tur tā viss sastāv. Vispār daudz, kas ir. Labi, kā jūs mani ieteicāties par to, redziet, kas te ir redzams. Es nesāju šo te grāmatiņu, vienmēr līdzi. Atpazīstam kontūru mums visiem, jā, es varbūt tālu rādu. Tak Latvijas kontūra, vai ne? Jā. Pilnīgi nepārprotās. Ziniet, kas tur ir rakstīts? Jāsaka tā, bez ābrēnas mums vēl ir kādas zaudētas tēmas. Atbūs ir neuztrauc. Tapa principu pēc. Tieši tāpēc. Mēs esam zaudējuši, bet tas ir vienīgais baltais tēvs, ja, kas ir izplatīts arī Ziemeļlatgalē, ja. Viļaka un tur vēl tā puse vēl ir baltie. Tas ir vienīgais baltais, un es domāju, ne, principa pēc. Tāds ir jādomā gatavs, ja. Tad iesāk par šo te grāmatiņu, ja. Tātad Latvijas kontūra. Kas tie rakstīts? Tā. Uz grāmatas vāka attēlots rudzu lapu šūnu kodols 20,000 reižu palielinājumā. Pārējie šūnas struktūra elementi ir retušēti, lai izceltu tā neparastās kontūras. Un te ir grāmata par šūnu bioloģiju, šūnu ekoloģiju, par šūnu uzbūvu un funkcionēšanu. Un paskatieties uz vārdu. Rudzu lapas šūnas kodols. Jā. Un tāpēc rudzi mums ir kaut kas īpašs. Un mēs visur pasaulē dodamies un kā ciemu kukulu vedam savu rudzu maizi, savu rupmaizīti. Ja? Un tas izriet no tā, ka tā ir vienkārši. Tas ir mūsu. Ja? Kur vēl ir rudzu maizi tik ļoti iecienīta un tik ļoti. Latvijas kontūra. Viņa mums ir rudzu maizi, mums laikam ir gēnos ielikta. Tā kā ir ļoti daudz tādas sakritības, brīnišķīgas, un mēs brīnišķīgā vietā dzīvojam. Mūsu traģēdija vienīgi, ka mēs esam skaitliski maz. Mums ir tāds radošais potenciāls iekšā, tāds radošums. Tas viss var mainīties pat vienas paudzes laikā. Nav problēma. Nav problēma. Ja mēs tik veikli tikam pie viss tāds tērpiem, jā? Tikai dziesmu svētkiem. Kāda problēma tu pārējais? Jā, beigās, ja gribam, tad varam. Vienīgi centrālbanka jāņem atpakaļ, jo tā ir nozagta. Jau 95. Un paši esam pārdoši pārāk daudz. Latvijas banka? Lai Krievija. Un tā kā ļoti būtiski ir, bieži mēs dzirdam, tagad jauniem cilvēkam, nākošajai civilizācijai jāmaina domāšana. Bet ko tas sevī ietver? Mainīt domāšanu no tā punkta, kurā mēs esam pašlaik, vislabāk būtu atgriezties pie savas skaidrā pirmavota, pie mums pašiem. Tam sprīdītim ir jānāk mājās, savās mājās. Tur viņam būs tā garīgā māja. Kur jūs atradīsiet garīgo māju? Katram cilvēkam ir jāizvēlās, vai viņš ies garīgo attīstības ceļu, savu iekšējo attīstības ceļu garīgu, vai neies. Ja viņš, protams, vajadzētu izvēlēties iet pa šo ceļu. Tas nav viegls, bet toties tas ir tā vērts. Ja iet pa garīgās attīstības ceļu, tad kādu garīgo sistēmu pieņem? Citu tautu,
reliģijas, citur inspirētas šīs te reliģijas, ja? Vai atgriezties pie mūsu pašu. Ja ir jāizdara šāda izvēle, iet garīgo ceļu, bet kādu? Pa kuru ceļu? Tad jāiet mums ir pa mūsu pašu, mēs tāpēc esam piedzimuši šeit. Lai ietu to savu ceļu, tas ir mūsu pienākums, tā ir mūsu misija, priekš tā mēs te esam. Ja mēs būtu piedzimuši Āfrikā, mēs attiecīgi dzīvotu citu dzīvi, ja? Bet mēs esam šeit, mūsu nav daudz. Tāpēc mums ļoti jāsakoncentrējās, visi savu spēku un arī jāmaina tā domāšana ir tādā virzienā, atgriezties kā sprīdītim pašam savās mājās, savās garīgajās mājās, atrast šīs te garīgās mājas. Tas mūsu galvenais uzdevums. Ja mums nebūs šī te, mēs esam kļuvuši tik nevīžīgi, ja, pret savām vietām un pret savām vērtībām, ka tas galīgi nekur neder. Mūsu pastāvēšana tad ir reāli apdraudēta, bet ja mēs koncentrējamies un kaut kādu, mēs varam sasniegt skaitliskā ziņā sarukumu līdz kaut kādai kritiskai masai, ja, ko ir kā var pieļaut. Es to lai zinu, kā kritiskā masa, kurā brīdī iestājās, ja. Bet ja mēs to veselo kodolu saglabājam, to savu patību, tad mums vienmēr ir iespēja būt un būt vairāk un būt stiprākiem un apdzīvot šo te vietu gods godam. Mēs to varam izdarīt, bet ja mēs šo te kritisko masu nesajūtīsim, kad mēs jau esam jau to pārkāpuši un tā kritiskā masa vairs nebūs pietiekama, tas gan var būt bīstams stāvoklis. Ja mēs būsim tikai patērētāji, tad patērētāju kultūru, tad tā mums nav cerība. Bet ja mēs pievērsīsimies tam garīgām saknēm savām, tad mēs arī saņemsimies. Varbūt nav tik bēdīgi. Mums bija Mēru laika un Pēters pirmais un vienalga. Jā, un mēs joprojām esam izdzīvojuši. Un ziniet, zintnieki rādīja, es nevaru jums tagad ļoti precīzi to izskaidrot, bet princips tur bija tāds, ka visur valda laika viļņi, dažādi laika viļņi. Ir mazi laika viļņi, mēs zinām, diena, nakts, stunda un tā tālāk, un gadi, un daudz gadu, un ļoti daudz gadu, un miljoniem gadu. Ir lielie viļņi laika un ir mazie viļņi. Un mūsu tas kods ir tāds, ka mēs vienmēr to vienu pusviļņa garumu sauc par aitvaru. Un mēs vienmēr šo te vilni izejot, laika vilni, mēs vienmēr ietiecamies nākošajā. Mēs tā kā dodam sēklu uz priekšu. Un tāpēc mēs esam pastāvami joprojām, būdami tik mazskaitlīgi, jo Padomu Savienības laikā 70 tautas, 50-60 gados 70 tautas ir izmītušas. Un skaitliskā ziņā nemazākas kā mēs, bet viņi ir pazuduši, viņi ir asimilēti, viņi ir izšķīduši. Bet mēs esam, neskatoties uz visu, jo mūsu laika ietvers vienmēr iet pāri tam krustojumam, tā kā sinusoīde, ja? Pāri pat lineāro laiku, mēs vienmēr ejam pāri, tā ir sēkla uz priekšu, vienmēr uz priekšu. Un šajā sakarībā es varu teikt, ka mums pat domāšanā tas tā ir. Man laiks beigt. Pat domāšanā tas tā ir. Es gribu pastāstīt par mūsu tirgotājiem, ja? Piemēram, kokas tirgo, ja? Mūsu tirgotājs latvietis, ja? Tirgotājs, blakus viņam varbūt ir krievs tirgotājs, blakus viņam ir žīdu tirgotājs. Tāda kā notiek tirgošana, teiksim, 1 kilogramu vajag tās ogas iesvērt, ja? Žīdu tirgotājs, precīzi, redziet, kundze, es jums tieši kilogramu iesvērt, jā, viss kārtībā, iesaņu. Krievu tirgotājs, cik piespiedīs svariņus vai kā, lai
izvilktu līdz tam kilogramam. Jā, viss pasniegs nepilnu kilogramu, bet pasniegs kā pilnu, jā. Latvijas tirgotājs Mosers kilogramu un vēl pienepīs kādu odziņu pa virsu, jā. Viņš dod sēklu nākamībai, lai ir, lai nekad tas nebeidzās, lai tev ir arī, jā. Es tev dodu līdzi, tāpat kā mēs ejam no ciemiem, jā, mēs taču vienmēr kaut ko iedodam līdzi, jā. Tam jābūt kaut vai vienai konfektītei, jā, kaut vai, bet tas ir simboliski, tas ir domāšanā, jā. Es dodu tev uz priekšu, jā. Dodu tev, ne tikai mēs pārēdam vakariņas, jā, svinīgās vai kādas, un tādu izklīstam pa mājām, jā, bet vienmēr dod līdzi kaut ko, mazu kūgabaliņu, konfektīti, tur kādu āboliņu, vai vienalga ko, bet tas princips ir kaut ko iedot vēl līdzi. Jā. Paldies! Nevajag vairs. Es te braucu garām, tik skaisti mitrīgi, kādi tik nav. Sāks gan ir zauli launas, tik skaisti. Bet tie bērniņiem vērtām vēsturīgi, tad bērni skatās, ka tās tradīcijas šķiet. Jā, pagaidi. Jā, grūti pateikt, kā tas ir bijis. Vienkārši, ka te nav rakstiskā saprotības. Gan jaunas, gan vecas staigājušas ar vaļējiem pilsmaiņiem. Tie grozas zīmējums arī, kur meitenei tāda, līdzīgā tērpa. Tas kurzems arī jau svīkot bruņš, viņai tas vainas galvā kāds augsts. Un maktiņieki vīņaini, gāri, gan līdzīgi papēšiem vaļējiem. Laikāk es vēl lasīju, tad kas ar šīm līdzietēm rakstīja, citēnu un gari brīvi mati un lieliskas jāruniet. Tieši līdzietēm tikai ir atrasti galvā, kurās līdzietēm ir Bet no pēdējos gadsimtos. Jā, pēdējos divos. Nekas pat ne divos, 4. Ienācis. Jāuzgaida, lai visi noiet. Bet visi nekad nenoiet. Aiziet aprenītas. Tā ir maldā veidī, pēc kā viņa liecās. Valdīšana vārā, tāpēc jau ir visvaldnieku tādi iespēja. Tur nav šitie te, jā, tādi. Jā, arī paša varēšanas rezultātās. Tad, ka mēs gribam tā iesprūvēt, gribam tā patīkam uzņēmies patienāt, jā. Mēs tā Grupiņa ar to. Tur pamanīt.
Paldies!